Matemātikas izaicinājums 57. diena – parasto daļu reizināšana. Re, kur ir aplītis? Ja mēs pareizināsim šo aplīti ar 2, tad mums būs 2 tādi aplīši, jeb citiem vārdiem mēs paņemsim aplīti 2 reizes. Reizinot ar jebkuru citu skaitli, varētu turpināt šo pašu loģiku. Piemēram, reizinot šo aplīti ar 2,5, es to paņemšu 2,5 reizes. Tātad būtu pilnīgi loģiski, ka paņemt aplīti, teiksim, 1,5 reizes, būtu tas pats, kas paņemt pusi no aplīša. Sanāk, ka reizināšana parasti pasaka, cik reizes mēs paņemam objektu. Savukārt reizināšana ar parasto daļu pasaka, cik lielu daļu no šī objekta mēs paņemam. Tagad, kad mums ir šī ideja, mēs esam gatavi pamēģināt kaut ko izaicinošāku. Kas varētu sanākt, ja mēs paņemsim 2/3 no 1/4? Uzzīmēsim 1/4. Mēs gribam no šīs 1/4 paņemt 2/3. Tas nozīmē, ka šo te 1/4 vajag sadalīt 3 daļās un paņemt 2 no tām. Tas, ko mēs tagad redzam iekrāsotu ar sarkanu krāsu, ir 2/3 no 1/4. Tad pamēģināsim līdz galam noformulēt, cik tad būs 2/3 reiz 1/4. Redzam, ka ceturdaļa ir sadalīta 3 daļās, tātad katra šī mazā daļa ir 1/12. Mēs esam iekrāsojuši 2 no tām, tātad 2/12. Sanāk, ka 2/3 reiz 1/4 ir 2/12. Un tagad mēs beidzot varam pamanīt arī likumu, kā var sareizināt parastās daļas. Lai to panāktu, vienkārši skaitītājs jāreizina ar skaitītāju un saucējs ar saucēju. Mēs to varam pierakstīt šādi. A dalīts ar B reiz C dalīts ar D ir A reiz C dalīts ar B reiz D.